Septembrī visā Latvijā norisinājās visaptverošas valsts aizsardzības mācības Namejs. Mācību Namejs 2024 ietveros Zemesardzes 3. Latgales brigādes atbildības teritorijā Nacionālajie bruņotie spēki veica 3 dienu ilgas mobilizācijas mācības, kuru laikā tika pārbaudīta mobilizācijas mehānismu darbība to tālākai pilnveidošanai. Sauszemes spēku mehanizētā kājnieku brigāde kopā ar sabiedrotajiem no NATO daudznacionālās kaujas grupas Latvijā mācību Namejs 2024 ietveros pilnveidoja Latvijas teritorijas aizsardzības spējas Vidzemes, Latgales un Sēlijas reģionos. Lai pilnveidot un stiprinātu spēju veikt uzdevumus valsts apdraudējuma gadījumā, Namejs 2024 ietveros norisinājās kopējās mācības ar Civilās aizsardzības operacionālās vadības centru, tostarp valsts kanceleju un nozaru ministrijām, to padotības iestādēm, valsts drošības iestādēm, vairākām pašvaldībām un komersantiem, sniedzot valsts aizsardzības vajadzībām nepieciešamo atbalstu, tādējādi stiprinot visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu. Valsts aizsardzības dienesta karavīri, kas dienē Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljonā, svinīgā ceremonijā pie brīvības pieminekļa tika iesvētīti bataljona goda sardzes rotā.